Pēc Otrā pasaules kara Latvijas mežos dzīvoja vīri, kurus tautā dēvē par meža brāļiem, Latvijas nacionālie partizāni. Viņi pameta savus mājas, lai ar ieročiem rokās cīnītos pret okupācijas režīmu par savas valsts neatkarību. Now today I stand with you here. And on behalf of all Americans, I proudly take a place in that unbroken chain for freedom. The chain stretches back to your grandparents, exiled to the wastelands of Siberia, many never to return. Back to your fathers, men who took to the forest to resist the occupying troops. And to you, who took up their cause, stood vigil over the bonfires of liberty, and sang the songs of independence. And to those in all generations who gave their very lives for freedom. Vabadus, Laisva, Brīvība, freedom! Līdz Nacionālo partizānu atzīšanas dienai bija jāpaiet 50 gariem gadiem. Pēc Otrā pasaules kara beigām ASV līksmojošai sabiedrībai par Baltijas pretošanās kustībām nebija vaļas domāt. Uzvara pār nacismu bija pamats priekam arī Londonā un Maskavā. Pavisam cita situācija bija Latvijā, kur kara beigas sev nesa līdz teroru un masveida represijas. 1944. gada jūlijā Padomju Savienība Latviju okupēja otrais. Jau tā paša gada vasarā Latvijas austrumdaļā komunistiskajiem okupantiem ar ieročiem pretojās tie, kas sev sauc par meža brāļiem. Karam beidzoties 1945. gada 8. maijā kapitulēja Kurzemē izvietotās Vācijas armijas daļas. Latviešu karavīram, kurš vācu pakļautībā bija varonīgi cīnījies, lai aizstāvētu Kurzemi no komunistiem, bija jāizšķiras nonākt PSRS ieslodzījuma nometnēs vai iet mežā un ar ieroci rokās cīnīties pret okupantu varas vīriem. Tā Kurzemē vien meža brāļu gaita sāk vairāk kā 4000 latviešu leģionāru, to brīdi jauni zēni. Lielā mērā cerības par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanu Nacionālie partizāni saistīja ar iespējamo militāro konfliktu starp Padomju Savienību un tās sabiedrotajām ASV un Lielbritāniju. Trešā pasaules kara gadījumā Latvijas partizāni bija gatavi aktīvi piedalīties cīņā pret PSRS. Taču Otrā pasaules kara uzvarētāju valstu konferencēs 1943. un 45. gadā rietumi neiebilda pret Baltijas nonākšanu PSRS interešu sfērā. Mēs jau nezinājām, kad 45. gada janvārī Altas konferencē jau bija nolemts, ka Baltija paliek Krievijam. To jau mēs nezinājām. Pēc arī mēs vēl cerējām, ka varbūt kaut tas augstais karš jau bija sācies. Tur jau ļoti, kā saka, bija diezgan asas tās pretestības, ka varu sākties karš. Ko mēs darītu? Mēs gaidītu. Mēs ar karotu pret Krieviem. Un tad mums būs šanses atkal, kā saka, atgūt savu neatkarību. Tomēr tautā un vispār pasaule zinātu, ka tā tauta nepadodas tā, nav, kā saka, ir kas par viņu tomēr cīnās. Gadā man jau bija 15 gadu, es jau redzēju, kā es uzaugu pirms tam un pēkšņi brīvā tajā skaistajā dzīvē, kur tik labi mēs visi jutāmies vēl lauku mājā.
tādā ģimenē mīlošā, ar labiem vecākiem, labu skolu, ar visu to apkārtējo dzīvi, ar ko es biju saugus kopā ar to plaukstošo Latviju. Faktiski es ar viņu kopā augu un veidojos, un pēkšņi robežai veļās pāri sveši cilvēki, nošauj mūsu robežsargus, ar sakot, bez brīdinājuma nāk iekšā manā sētā. Priekš manis tā diena atmiņā ir kā viena no briesmīgākām. 9. maijs, kapitulācijas diena, tā bija tieši, jo mums vienkārši bija bail no krieviem. Mēs bijām nobiedēti, jo visi stāstīja, ka sievietes tiek izvarotas un laupītas un tā tālāk. Nu, kā jau karā, vai ne, jau tā jau bija briesmas piedzīvotas. Un kādas 3 dienas tie armija tur vienkārši darīja, kas viņiem ienāca prātā. Mēs, kas mācījās padomju skolās pirmos pēckara gados, kuriem bija sakari ar šīm partizānu organizācijām un nodaļām, tad, kad mums pienāca laiks iet kalpot padomju armijā, mēs zinājām, ka mēs to nedarīsim vienkārši. Mēs zinājām, ka mēs aiziesim. Ja mums nebūs kur palikt, tad mēs aiziesim pie nacionālajiem partizāniem. Mēs aizgājām pie saviem zēniem, brāļiem, tēviem vai radiniekiem šajos Kurzemes mežos un piebiedrojas viņiem. Mēs jūs mīļi sveicinām, priedes egles līkie bērzi, sargā zeme brīvību. Brīvā dabā putnu dziesmas, jaukā dzīve bonkurā, priedes egles līkie bērzi, mēs jūs mīļi lūdzamies. Ja veramies Latvijas kartēm, tad reti, kurā pagastā nedarbojās mežu brāļi. Latvijas mežos patvērumu rada vairāk nekā 20 000 nacionālie partizāni un bruņoti nelegāļi. Mežu brāļu dokumenti liecina, ka viņu prasības bija brīva valsts. Partizāni pasaulē pierādīja, ka Latvijas iedzīvotāji nav samierinājušies ar komunistisko okupāciju. Tā bija cīņa pret okupāciju, jo mēs visi sapratām šīs viltus vēlēšanas, šo pievienošanos, saucamo aneksiju un tā tālāk. Jo šie materiāli līdz mums bija nonākuši, varbūt dažādos ceļos, varbūt ne visai pilnībā, bet tomēr bija nonākuši, un mēs redzējām, ka mūsu virsnieki tik pazud bez pēdām, un līdz ar to mēs sapratām, ka mēs esam okupēti, un mums bija skaidrs. Iešana meža brāļos veicināja 1940. 41. gada pieredzi. Represijas, ar kādām komunistu režīms vērsās pret Latvijas iedzīvotājiem pirmās okupācijas laikā, turpinājās arī pēckara. 41. gadā, kad izvešana bija, man bija daudzi draugi un skolas biedri, kur vienā naktī kas pazuda. Vienā dienā viņi bija un otrā dienā vairs nav. Nu, un 45. gadā pēc kapitulācijas viss vīrieši no 16 līdz 60 gadu staigāja apkārt patruļus un karaspēks pa mājām un savāc visus vīriešus. Es ielīdzu salmos, noslēpos. Domāju, ka viņus sūtīs uz Sibīriju, vispār no Latvijas prom. Nu, man pass jau bija 16 gadu, bija izdot, es vairs nekur neslēpos. Un tā man vien dienā arestēja un aizsūtīja uz Kuldīgu, uz filtrācijas nometni. Tā katra nakti bija tie, kam nekas nebija, tie uzbruk tiem, ka kaut kas bija. Tie laikam pieradināja pie tās šķircīņas. Pieradināja, es domāju. Nu, un katra nakti bija pa vairākiem līķiem. Nu, tur tanī rudenī man iesauca sarkanā armijā. Nu, tā kā bija nolēmts, ka bija krieviem nedienēt, un vēl man doma brieda, mēs trijātā sākam slēpties. Uzcēlām kaut ko līdzīgu bunkurim, un tā es to ziemu, tādī bunkurī nodzīvoju.
Sveicināti! Palikšiem nav no aizjošā laikmeta. Uzlaimes jaunā. Jā. It kā nemaz nebūtu kļuvuši vecāki. Kārlis Grīnerts bija viens no daudzajiem Vidzemes partizāniem. Viņu par bruņoto pretošanos 1947. gadā notiesāja ar nāves sodu. Tas gan tika nomainīts pret 25 gadiem koncentrācijas nometnē. Grīnerts apžēlošanu nelūdza, un tāpēc palika ieslodzīts līdz pat 1971. gadam. Latvijā viņam neļāva atgriezties. Dzīves biedrs Irēnas atbalsts un paša stingrā griba ļāva Kārlim saglabāt mūžu garu un optimismu. Tā sabiedrība, kas izveidojās tūlīt pie padomniekās, tās bija sabiedrības padibenis. Viss tāds, cik viņi mežonīgi un bezskaunīgi rīkojās, vai ne, un kā apgājās ar godīgiem, kārtīgiem strādniekiem un cilvēkiem. Tu nekā nevarēji pievienoties, ies pieteikties, tev paņems tāpat, kāds stāvoklis ir gūstēki nometē, to jau zināja. Un iet un pieteikties brīvprātīgi, vai ne, tas pat kā galvu bāzt ugunī. Jebkurā brīdī es dzīves nepadošos. Ja par tautas likteni un savu dzīvi domājot tev sadrūmusi sirds, tad nāc pie ugunskura un paraugies kā vecais saimnieks sētuvi pin. Sīksts un nenomocāms bija šis latviešu vīrs. Viņš negāja bojā, bet atguva brīvību savai zemei un pārticību ļaudīm. Viņš zināja laiku, kad lietā likt savu niknumu un spēku, lai pasaules staiguļus uz laiku ārā no tēva zemes robežām izvajātu. Paraugies meža vīros pie ugunskura, kas palīdz vecajam saimniekam dižu sētuvi pīt. Vai viņi nav tā paša kaluma, kā latvieši, sētuvi pinēja pirms gadu desmitiem, pirms gadu simtiņiem un tūkstošiem? Ja latvietis esi, tad nenokar galvu pasaules staiguļu dēļ. Kļūsti savā garā sētuves pinējs. Bez atbalstītājiem nav varējusi pastāvēt neviena partizānu kustība. Latvijā mežabrāļus atbalstīja tūkstošiem zemnieku. Partizānu atbalstītāju skaits jaušams lasot 49. gada martā izsūtītos sarakstus. Viens no izsūtīšanas mērķiem bija bruņotās pretestības likvidēšana. Pirmie mežabrāļi sāk nākt, tas bija 45. gada pēc kapitulācijas, pēc kāda mēneša apmēram. Un pēc tam es ar viņiem jau satikos regulāri. Es pats kādreiz gāju pāri Ventai arī. Man bija ieroči savākt, bija munīcija, kā jau tādām puikām. Tos es atdevu viņiem, cik man pašam palika tikai šitā Krievu desanta automāts. To es mājās atstāju. Nāca ciemos, nāca pēc pārtiks, cik es varēju, es palīdzēju viņiem. Es jau neprasīju, kas viņi tādi ir, no kurienes viņi ir, un tāds lietas labāk, ka mazāk zinu. Nu, pēc tam jau ar Oļģertu mēs, var teikt, bieži satikamies. Es ar Oļģertu, viņš pat man gribēja, viņš saka uz nometni. Vienreiz nāca līdz uz nometni pārgulēt. Es pārgāju pāri viņiem satikties, un es saku, nē, uz nometni es neiešu. To es negribu zināt, kur jūs nometni ir. Maskas var gadīties, un tad var domāt uz mani. Eduards Auze, kuldīgi sapriņķī, atbalstīja Oļģerta Kārkliņa, Artūra Ernesta Legsdiņa un citu grupu partizānus. 1947. gadā Eduards piebiedrojās Arvīda Krišjāņa grupas vīriem. Vairums no mežabrāļu atbalstītājiem bija latviešu sievietes. Sievietes, kuru vīri un dēli bija krituši Otrajā pasaules karā un uz kuru pleciem bieži vien gulās saimniecības uzturēšana. Toreiz es nemaz nevarēju iedomāties kādu no apkārtējām zemnieku mājām, kas nebūtu devusi patvērumu partizāņiem. Vienkārši tāds bija laika, jo vajadzēja patvērumu un vajadzēja ēst un kaut kas bija jādara.
Nu, un tā viņi pie mums slēpās. Palīdzēja visi apkārtējie saimnieki. Katrs kaut ko deva, kādu maizi un kaut ko. Un pašiem mums daudz nekas nebija, jo viss jau bija izlaupīts. Tas jau radās tikai vēlāk. Jā, tā, ar to nedrīkst runāt, tas ir tur sarkanais, tas tur ir tāds. Un tas tā pamazām. Bet pa bailēm runājot, man pat tēvs teica, ka man kaut kas nav kārtībā ar pašaizsardzības instinktu. Tie taču bija mūsu karavīri, mūsu leģionāri, mani vienaudži. Viņi cīnījās, es taču biju kopā ar viņiem. Viņi man nebija tikai smuki puiši. Es atbalstītu arī tagad viņus, vai ne? Tos jaunos smukos puišus, jo tā ir viena cīņa. Jo tas taču ir dabīgi. Mēs esam viena tauta. Nu, es jutos kaut kā saistīta ar to visu. Dievs taču katram ir devis savu vietu virs zemes, savu zemi, savu valodu, savu tautu. Nu, viena tāda vietiņa, kur lai es citur palieku. Kā tad, lai es viņu neaizsargāju? Tas taču ir dabīgi. Lidija Lasmane par partizānu atbalstīšanu notiesāja 1946. gadā, bet viņas pretestības gars netika salauzts arī pēc vairāk kārtējas tiesāšanas par disidenta darbību vēlākajos gados. Pat cik es biju nozīmēs ar dīmogu viltošanu un dokumentu sagatavošanu visiem partizāņiem, Vandzens, Laidzes, Zentens, Strauma grupā bija no Zentens pagasta, bija, ne, tur ir daudz. Man bija pulkvedis Alfreds Vēvers, Talsos dzīvoja, kurš atzina man darbību pa ļoti sekmīgi. Viņš saka, un tu nedrīkst piedalīties akcijās, un tev jādara savs darbs, lai glābtu cilvēks nākošām paudzēm. Jo man devīze bija tā, ka mēs varam nodzīvot gadu, 2-3 gadu mežos, ne jau 10 gadiem. Un bez dokumentiem neviens nekur nevarēja darīt, neko ne. Tu pa 10 kilometri tu nevarēja aiziet, ja tev nezinu, kas tev pat Rīgā nevarēja iebraukt, ka tev neapcietināti toreiz. Neviens cilvēks nenodeva, neviens manā darbībā netika apvainots, vai ne? Un kā man apcietināja, kutas ņēmis blanks. Vienīgais, ko es varēju, jo es 25. janvārī 46. gadā Bonzaks krita 3 gabalu. Bonzaks, viņam Svainis un Žanis Vītols krita aiz Ārlavām. Un tas bija vienīgais alībī, ko es pateicu, ka viņš man ir apgādājis visus tās dokumentus, ko man vajadzēja, lai es nenesu savu atbildību, kuras viņš ir dabūjis. Un šodien, kas vēl dzīvi palikuši, tie pateicība man paradā par savu dzīvību. Latgale bija pirmais novads, kur jau 1944. gada jūlijā skāra Latvijas otrreizējā okupācija. Kā pretspēks režīmam, Ziemeļlatgalē izveidojās Latvijas Nacionālo partizānu apvienība ar gandrīz 2000 cīnītāju. Francis Dukovskis ir viens no šiem vīriem. Viņu, tāpat kā citus jauniešus, mežabrāļi apmācīja pēc Latvijas armijas reglamenta. 1945. gada 2. martā Abrenes apriņķis Tampaku purvā notika lielākā kauja Latvijas Nacionālo partizānu kara vēsturē. Kauja pierādīja, ka mežabrāļiem frontāli cīnīties ar PSRS iekšlietu karaspēku ir bīstami. Lai gan oficiāli tika atzīts, ka karaspēku vienības zaudējumi bija milzīgi, arī partizāni zaudēja 38 vīrus no 300. Turpmāk mežabrāļi sadalījās mazākās, toties mobilās grupās. Tomēr uzbrukums izpildu komitejām un pagastu čekas nodaļām veica maksimāli liels partizānu skaits
mazajām grupām apvienojoties. Austrum Latvijā 1946. gada 7. janvārī Riharda Pārupu grupas vīri ieņēma pat Gostiņu pilsētu. 1945. gada jūlijā liela partizāna organizācija Latvijas Tēvzemes sargu partizāna apvienība izveidojās Dienvidlatgalē un Sēlijā. Tovasar apvienības grupas Ilūgstes apriņķī paralizēja 10 pagastu padomju darbu, uzbrukot izpildu komitejām un ieņemot tās. Uzbrukumi notika arī turpmāk. Tā es ienācu mežā. Un ja Latgales zēns ienāk, sāk strādāt, viņš strādāja. Cik daudzi, meža cirtējus atsvabinājām no šitā klaušām. Vienkārši, ja gribat dzīvot, ejiet mājās. Tas nav nekas. Cilvēki sūdzās. Šitie ciema padomēs priekšsēdētāji ir zvēri. Mums mauc ādu par acīm. Ko jūs sēdat mežā, ka nekā nedarat? Jādara. Sākam darīt. Ieņemam vietas izpildu komiteju. Salasījāmies grupā apmēram 40 cilvēku. Mani nostādīja ar pašu šauteņu uz Ilūgstes ceļa pie tilta 45. Nošāva buškānu tādu milicijas, pilnvarotu. Daudzi municijas dabujām. Opera polnamošnoju, paņēmam gūstā to likvidēja, atveda uz mežu likvidēja. Un tā sākās. Uzbrukumi ciemu padomēm notika arī Kurzemē. Kabilas Nacionālo partizānu grupas dalībnieki 1945. gada 24. decembrī ieņēma Kabilu un atbrīvoja arestētos civiliedzīvotājus. Sadursmēs Mežabrāļi iznīcināja 4 militārpersonas. Kārkliņš Frits bija grupas komandieris, viņš ir vietējais, labi pārzina vietējos apstākļus, izolēja sakarus visu, izlika tas kausas kādas postiņas uz ceļiem, kas iet uz Kabili. Un es turmēju to Kabili, visu dienu noturēju Kabili. Apkārt griezties! Lēnām! Soļiem! Uz leju! Cilvēkiem ir kājas Ziemassvētkos, viss, kas sagādāts, un visi nesa cilvēki, mums tur nesa maizītes, smalku maizītes, cits alu, cits šnabi nesa. Un tā mēs tur visu dienu, tā tie vīri visu dienu noturējās. Pienāca vakars, gāja atpakaļ bāzē. Partizāni vērsās arī pret drošības un iekšlietu iestāžu darbiniekiem, iznīcinātāju kaujiniekiem un militārpersonām. Mūsu taktika bija izdzīvot pēc iespējas. Un uz vietām drusku, kontrolēt, parādīt, ka ir vēl viena cita vara, un ka tā komunistu vara drusku tāda cilvēcīgāka ir, un viņa bija cilvēcīgāka daudzās vietās, kur viņi zināja, ka mēs esam. Ka tie, kas izlēca, ka tie arī samaksāja ar savu. Stipri, kas izlēca, teiksim, par apcietināšanām, ir te izstrabīķeļi un tādi vīri, kas staigāja pa mājām un tur komandēja, tie taču tika atlasīti. Jāņa Russova grupas dalībnieki 1945. gada janvārī Vidzemē, Virānē atbrīvoja no izsūtīšanas Lišmanu ģimeni. 2 militārpersonas, kuras piedalījās ģimenes izsūtīšanā, partizāni iznīcināja. No rīta apmēram 11. ieskrien puika. Tēti mūs visus aizved
Izrādās, ka tur ir ieradušies soldāti 5. Tad ģērbaties cieti divi pajūgi, sajūsam zirgus, 2 ragavās, kas tur ir mājā. Sieva, tagad vīrs, vectēvs un 4 bērni. 2 meitenītes un 2 puikas, 9 gadi, tas vecākais. Braucam, tiekam pretīm pirmai mājai, uzreiz viens izskrien ar automātu. Tas ir latvietis, tālāk nebrauksat. Brauksam gan, bet ko tu lai dara? Vienkārši, kā saka, man bija tāda sajūta, ka es traku suni nošauju. Nebija tādas sajūtas, ka es cilvēku nošauju. Pilnīgi nē. Tāda dusmas un tāds kaut kāds sašutums, ko tu latvieti tagad redzi, kad tik daudz bērni, 4 bērniņi, un tu esi gatavs, ka viņus aizvedīs un iznīcinās. Kas tu esi? Tu tak neesi cilvēks. Ar tādu sajūtu tad var nošaut, ko tikai grib, un nebūs nekādu, kā saka, nedrebēs ne roka, ne sirds. Lutriņu pagastā tādās vilku mājās bija tāds notikums liels. Tās mājās bija slēpušies 2 jauni cilvēki. Vai leģionāri, vai kas to mēs nezinām. Un tie čekis par to uzzinājis un atbraukus viņus arestēt. Un tos viņus arestēja un atrada un aizveda. Un tanī naktī viņi visi, tie sieviešu mājās, es nezinu, 3 vai nezinu, cik viņi tur vai 4 bija, tika noslepti zveriskā veidā. Un māja aizdedzināta. Bet mājas saimnieks saskrēja un to uguni nodzēs. Un tas noziegums atklājās. Tas meita bija pakārt pie griestiem. Kaut kas un kājas bija cepināts kaut kas pannā, kaut kas tauku vai kas tur. Viss tas bija redzams. Un pēc tiem notikumiem tagad čekai un vietējie varas vīri izplata baumas, kam mežbrāļi to slepkavību izdarījuši. Mēs to izdzirdām, un viss, kas bija uzrunājuši, viens pēc otra arestēja. Un viņi atzinās. Tagad ņemam vien pēc otra tos nosauktos ciet. Gadījis viss viņi ir iznīcināti. Es esmu rīkojos kā arī raidniekiem. Kā jārīkojās, jā. Tur jau nevarēja tur izpētīt, kas tur, kā juridiski, kā tas būtu pareizi. Jā, kas tur? Jā, tas jau redz, jau tas ir, kad esi bijis vienpersonīgi ieņēmis daudz samats. Ir bijis, ir izmeklētājs, prokurors un tiesnesis vienā personā. Mežs sargāja partizānus. Tajā varēja justies daudz drošāk nekā uz klāja lauka vai ceļa. Tomēr partizānu karā taisna frontes līnija nebija arī mežā. 1. janvārī 46. gadā mums jau paziņoja viens puisīts no vienām mājām, kad Krievi pulcējās Kabilē. Un viņš jau mācēja teikt, viena esot tāda bruņmašīna, un viņš jau bija kaut kā lietas kursēja, jeb tie lielie viņa varbūt izstāstīja, un 2 mīnmetēji. Mēs tūlītās jau sagatavojamies jau. Un tad, kad postens no Apuldznieku mājas puses ziņoja, ka nāk Krievi, tad Kristols Kārlis ar savu grupu metās viņu sagaidīt meža malā. To ir grūti izstāstīt, ka viņam nebija kur palikt. Viņam pateiks, ka nebija vietas, jo tur, kur nesniedz vieglie ieroči, tur granāti viņu sasniedzot. Tur bija šausmīgi. Un tā kauja vilkās, varbūt, kādu stundu. Bet tie, kas vēl bija noslēpušies, viņi jau šāva tikai gaisā, viņi jau mūs neredzēja, jo viņi jau nevarēja galvu pacelt. Un tā gāja laiks uz priekšu. Es ar savu grupu biju labā flankā, teiksim, kā 200 metri. Bija noruna tāda, iespējas tāds, var viņi mūs apiet.
Un mēs 4 vīri bija labā flangā lozmetēji, lai, ja gadījumā viņi grib apiet, lai mēs viņus arī bišķiņi patramdītu, lai viņi nedomā, ka mēs esam mazi. Visam mīlīt. Viss izrakts. Jā. Vaidi, vienīgais bunkuriņš bija. O, nu padomājies. Bet kā? Tie ir uzauguši pa šitiem gadiem. Cik tādā bērziņš mazs un viss šitā. Redz? Jā, viss sapūs. 1945. gada 24. decembrī Kuldīgas pagastā Artūra Ernesta Legsdiņa 30 partizāni ar viltu izlauzās no aplenkuma, iznīcinot arī vairākus uzbrucējus. Kauja piesaistīja apmēram 100 vīru lielo iekšlietu karaspēku vienību. Tādēļ Kabilas partizānu grupai tajā pašā dienā bija vieglāk ieņemt Kabili. Kapteinis Legsdiņš kliedz atpakaļ. Kad tur jau mēs esam aplenkti, tā tiešām arī bija. Un mēs tagad visi apgriežamies atpakaļ, un pa to laiku tur jau Krievi aplenkuši to pusi. Un kā kapteinis Legsdiņš tagad pirmais griezās, tā uzreiz viņu nošauja, viņš krīt aiz viņu broža, un atkal vēl pārējie aizrāvos aiz eglis. Es arī nemaz nesapratu tagad, kas notiek. Grupas vadību uzņēmās Olģerts Kārkliņš, kurš Mežabrāļus izvietoja aizsargu pozīcijās. Kārkliņš, dzirdot tanka rūkoņu, secināja, ka ierodas svaigi pretinieku papildspēki. Tādēļ partizāni atkāpās papildspēkiem pretējā virzienā, izlavoties cauri karaspēku ķēdēm. Mēs sākam kustēties, un tad tas postenis izšāva, tie Krievi, ja? Un kad viņi izšāva, tad atlikās, kas nāca aiz maniem, tie tad ņēma un tos nošāva. Ja cik nekas neatlika ko darīt, tad turāk mēs būtu nošāvi. Augsts bija ļoti, un tad viens gāja uz vienu pusi, ja? Un otrs gāja uz otru pusi. Viņi samainījās, lai viņi nenosaltu droši vien paši. Tad pa to stāv, kamēr viņi mainījās katrs savu pusi, pa to stāv mēs līdam cauri. Jo mēs visi līdam, mēs bijām, ko tik varējām baltu dabūt, mēs visi bija uzvilkuši, ka saka, vai citam krekli, vai citam kaut ko pāri baltu, lai mūs tā neatšķirt. Tur mežā mazā bunkurītī, laiks stundu pa stundiņai rīt. No rīta to smodina strazdī, kad migla vēl purvāju sēdz. Tos nebiedē naidnieku slazdī, jo slepenas takas tiezēs. No avota slāpes tiedzēš, drūmi šald dzimtenes meš, tur mežā mazā bunkurītī, laiks stundu pa stundiņai rīt. Jau snieg pārslas baltās klāj zemī, bet cīņa nav zudusi tiem, kas cīnās par Latvijas brīvību, un kangaru vārdus tie zin. Mežabrāļiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ienaidnieks bija viens un cīņa pret to kopēja. Latviešu un igauņu partizāni visaktīvāk sadarbojās Valkas un Alūksnes apriņķu robežu rajonā ar Igauniju. 7 ziemas, 7 gadi zem zemes. Un tas nebija viens bunkurs. Man bija jau diezgan biezi jāmaina bunkurus.
75. gadā sākas aprīļa mēnesī, ja tas terrors tik liels, ka manā vecāki baidījās, ka viņus arī neņem ciet un aizved projām. Es teicu tā, es esmu dzīvojis brīvā Igaunijā un es iesunu mājās prom, un tur jau vēlāk satika citi vīri, kas tāpat slēpas, un vēlāk septembra mēnesī jau latvieši, un tā mēs kopā bijām. Tas bija grupa cīņa pret komunistiskā iekārtā. Un tas bija mums nepieciešams. Mums bijām spiesti sevi sargāt, un, ja vajadzīgs, iznīcināt arī pretiniekus, tāpat, kā viņi mūs iznīcināja. Cita tas izējas nebija. 1945. gada 17. oktobrī Alfreda Kērmana Latvijā Gaujienas pagastā smagi ievainoja. Latvieši, umalnieku un dārzciem grupas partizāni viņu izglāba. Kērmana operēja Smiltenes slimnīcas ķirurģe Lidija Roze. 2002. gadā par igauņu partizānu dzīvības glābšanu viņa apbalvota ar Igaunijas ordeni Ērgļu zelta krustu. Arī ar vienu roku Kērmans bija cīnītājs līdz pat 1953. gadam. Es atminos par to lietu tik daudz. Ārste teica tā, ka slimnīcas apstākļos vairs nevar tu rokā klabāt. Vajag tikai operēt. Es viņai teicu tā, dariet, kā jūs labāk ziniet, un es esmu ar mieru, un tad tālāk. Tālāk roku nogrieza, Andris aiznesa uz ābēdārzu vai aiz kūts, es nezinu, kur tur viņi noraka. Sētas malā noraka. Sētas malā? Jā. Tu tagad neatradis vairs tu vietu. Tur nošķūrēs viss. Jā. Zāģēja ar zāģēšanu, jā. Jā. Man liekas, pusstundu bija, un rīt bija roka nost. Jā, pēc kādam 4-5 dienam stāvoklis uzlabojās. Tā jau bija cerības, ka dzīvot, bet sākumā jau diezkas nebija. Ilūkstas, Jēkabpils, Bauskas un Jelgavas apriņķos aktīvi sadarbojās arī Lietuvas un Latvijas partizāni. Tad, kad Latvijā bija par karstu, 46. gadā, tad letiņa aizgāja uz Lietuvu. Un 48. gadā, kad bija otrādi, ja, tad lietuvieši atnāca pie mums ziemot. Tas tāda sadarbība, bet visu laiku sakari bija nepārtraukti. Ar grupām, ne tikai vienu grupu, bet daudzām. Tā, kad mēs aplincām upes muižu 20 vīru, tur krita 5 šitie te padomju varas balsti, kas tur bija pulcējušies kaut kādā sajietā, un tad vēl tur vairāki, kurus pēc akcijas, sagādas akcijas, mēs pielādējam 3 mašīnas ar veikalu produktiem. Tā saucamā rekvizīcija, ja? Mēs oficiāli rekvizējām pēc Latvijas valsts likumiem. Kādu kara laikā notiek, kādā kārtībā notiek rekvizīcija. Bet, kas attiecas uz izvešanām, ja mēs būtu zinājuši, ka kaut kas tāds būtu, mēs noteikti būtu jau tāpēc vien izgājuši ātrāk ārā. Tāpēc vien. Liktenis arī nospēlē savu lomu. Nedēļu pirms civiliedzīvotāju izsūtīšanas no Latvijas 1949. gada 17. un 18. martā Īles Nacionālo partizānu grupas vīri cīnījās ar lielu pārspēku. PSRS valsts drošības ministrijas karaspēku. Krita 15, bet sagūstīja 9 partizānus. Jāsaka, kad par pašu kauju runājot, bunkurā atradāmies 24 vīri, bet pa nelaimi bunkurā jumtā ar sprāgstvielām izsita 2 caurumus, par kuriem sāk mest iekšā granātas. Un tad, kad granātas vairs nenāca,
gāzās iekšā benzīns pa šiem caurumiem. Un, kad tas beidzās, tad sašāva iekšā raķetes un šo benzīnu, kas tecēja pa grīdu, pa malām, aizdedzināja. Jau tā bija bunkurs piepildīts ar gāzēm, jo turējāmies 6-7 stundas un izšāvām ļoti daudz municijas. Viss ventilācijas lūks bija aizbāzts ciet, un mēs smakām nost paši savās pulvergāzēs un arī degošo, gruzdošo segu dūmos. Un tā mūs ievainotas un pusnosmakušas izvilka ārā no bunkura un aizved uz Jelgavas čeku. Meža bunkurs partizāniem aizstāja mājas. Tajā meža brālis varēja pasapņot, pārdomāt par savām veiksmēm un kļūdām, arī par sabrukušām ilūzijām, cerot uz rietumu valstu atbalstu un nodevību. Lai salauztu pretošanos, drošības iestādes mežā iesūtīja savus aģentus, kuri uzdevās par meža brāļiem. Eduarda Auzas grupas biedrus čekas aģenti apšāva naktī gulošus. Smagi sašāva arī Auzu. Daudzus partizānus arestēja viltus angļu izlūkdienesta sakarnieka, īstenībā čekas aģenta Marģera Vītoliņa darbības rezultātā. Man šķiet, ka viņš jau bija provokātors no dzimšanas. Viņš, piemēram, gribēja zināt, kurā vietā kur mums varētu. Tā viņš uzdeva jautājumus, ja būs tāds vajadzība, kur jūs satikt. Tur nāca un gāja. Viņš uzbrauc uz Rīgu un brauc atpakaļ, apkāries, viksētos zābakas, apkāries ar fotoaparātiem, kā savās mājās gāja. Un ka viņam uzticējās vairāk, kā uzticējās paši saviem vadītājiem. Vispār jau tas galvenais, manuprāt, ir savu pretinieku nenovērtēšana. Tas ir tas smagākā kļūda, kāda var būt. Piedodiet par manu atklātību, ko es domāju. Tās ir manas personīgās domas. Mēs bijām kā teļu bars, partizāni. Kur gribēja, tu tas gāja. Kurš gribēja, to tas darīja. Vai tā drīkstēja būt? Tas bija liela kļūda, ka mums negatavoja armijā ne uz partizānu karu. Latvijā tajā laikā partizānu karš būtu bijis tik sekmīgs, ka nekā Krievi nevarētu izdarīt, neviena cilvēka neaizvestu. Un neko nevarētu iznīcināt. Par to tagad runāt. Tā bija liela kļūda. Mēs jau nezinājām, kas tas ir partizāņu karš. Pašiem bija jāatrod visas metodes, kā slēpties, kā sakarus, kā visu vajadzēja. Tur jau daudz kļūdu bija un daudz nevajadzīgu upuru. Es neteikšu, ka tas viss bija varvelti, jo tāpēc, ka mēs nebūtu kājuši mežā, tad mēs būtu visi iznīcināti Sibirijā vai atkal kritusi Afganistānā vai kaut kur vēl tur. Tāpēc es skaitos, ka tā lieta nebija varvelti. Tagad gan mēs būtu gudraki, bet tagad par vēlu ir. Un ar katru gadu mēs paliekam mazāk, tas nenoliedzams fakts. Un, ja mūsu idejas mēs nevarēsim jaunatnē iedzīvināt, tad pēc 10 gadiem
mēs būsim zaudētāji, es tā varu droši teikt. Latviešu jaunatne gaida no jums, lai jūs stiprinātu mūsu garu, lai vajadzības gadījumā arī mūsu roka spētu tvert pēc taisnības zobenu un šo zobenu arī noturēt. Tāpēc aicinu jūs visus, stāstiet, par ko jūs cīnījāties, kādēļ to darījāt, lai šī jūsu cīņa nepalikt veltīga. Lūdzu arī šobrīd visus ar nelielu klusumu brīdi pieminēt tos, kurus vētra aizrāva, kas šodien nespēja būt ar mums kopā. Mežs joprojām glabā partizānus. Ar vienu vēl ik gadu mežā atrod un ar militāru godu pārabedī kritušos cīnītājus. Katrs kritušais, kurš ir cīnījies par savu tēvu zemi, par savu dzimteni, viņam ir jāguļ pienācīgā vietā. Un nevar būt tā, ka vīri ir samesti krustām šķērsām un mēs nezinām, kur viņi ir, jo tie Latvijas meži jau ir lieli. Mūsu Latvijas pilsoņu pienākums, viņus abedīt svētītā zemē. Smirdzādāmā, atkal jauna diena aust. Saule uzlec smirdzādāmā, atkal jauna diena aust. Jaunes Kristus spēka gados, pašā ziedu laiciņā. Jauneklis, kas spēkā gados, pašā ziedu laiciņā, aizsteidzās uz kara lauku, tēvu zemi aizstāvēt, aizsteidzās uz kara lauku, tēvu zemi aizstāvēt. Šodien meža brāļi vēl ir mums līdzās. Kāds būs nākamais posms šajā brīvības ķēdē?